Eitanāzija. 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 Vai es neaiztaisīju ciet? Nē, ļoti labi. Kas ir fonā ar skaņām? Tā kā pil, tā kā plek. Jā. Nu, Kāds ir vanā? Es raģiņu aizskrūvēšu pagaidi. Kur mans mikrofons? Kur? Kad tas mikrofons beigs smirdēt? Nu, ir labāk. Kāpēc tev viņš smird? Viņš smird, Mārtiņ, pasmažo tev smird mikrofons? Nē. Viņš, pēc ķīmijas, nevis pēc sūdiem, bet tāpēc kaut kāda Nav tā plasmas. Tā ir tā vējas zeķe, jā. Vējas zeķe. Tā viņi sauc Wensāk. Man liekas, pēc vienkārši mazo ķīniešu rociņām. Jā. Kas komplektē to miķi. Jebal. Sveiki, labdien, labvakar, labrīt. Eitanāzija ir klāt. Man ir bērni domā, bļaus to Ķīnu varētu braukt, tur gan bērniem labāk maksā. Tur vismaz tagad pret cilvēku izturās. Jā, tur ir $2 dienā, nevis $1.50. Bet tu domā, ka viņi ķipa zina baigi, ķipa kaut kādu geogrāfiju vai ka pastāv cits vārds, viņam vienā laikas mācīties, ķipa viņam jāstrādā ir. Vakar tā filma, ko es skatījās par to Santa Claus, kur bija Mels Gibsons galvenajā lomā. Viņam bija plotā bija tā, ka viņš nevarēja sacensties ar Ķīnu, ar savu rūķu darbnīcu, jo Ķīnā tur ir bērni gatavi strādāt 12 stundas dienā pat 2 sticks of bubblegum. Es vienkārši reāli, tas bija pēc tās viņa kontroversijas, ka viņš tur piedalījās vai pirms. Jā, tā ir tagad jauna filma šī gada. Es nezinu, kas viņa aģentiem ir prātā. Nespodrināsim viņu tā pohuju. Nē, viņš bija Santa Claus, viss jau kārtībā. Bet es tieši tāpat vienreiz, pavisam nesen, kā Robs mums stāsta par to filmu, un viņš nevar atcerēties, kā sauc Mel Gibson. Viņš iegooglēja, kā tur bija crazy actor who beats his wife. Crazy racist actor yelling at wife. Jā. Un reāli, es tieši tāpat pirms pāris dienām nevarēju atcerēties, kā sauc, jo kaut kas skatījās Braveheart. Tas, aktieris, tas trakais, kurš sit sievu, un ir antisemīts. Viņš uztaisīja to Jēzus filmu, ja? Jā. Jā. Passion of the Christ. Tas, man liekas, tur arī sākās, man liekas, tās antisemītismas. Downfalls? What women want. Tāda filma viņam bija arī, jā. Viņas grib pa seju. Savādāk, ja viņas tā neizturētos. Protams, veidā diena būtu izdevusies. Jā. Anyway, tātad sākšu vēlreiz. Eitanāzija ar Mārtiņu, Robertu un Anniju ir atkal jūsu ausīs, tuvumā un tālumā. Kā jums ir šonadēļ gājis, kungi? Es sākšu. Nekā, es turpinu izolēties no sabiedrības. Malacis. Tā, ka labs pilsonis. Ventspilī tas skatās slikts pilsonis, jo Ventspils mērs paņem uzrīko pakluso ķīpas. Kā aizdegšanas flashmobs gan jau viņām. Viņam jāpaspēj vēl dabūt ir iekšā, kamēr var. Šorīt arī Urbāns, šautauts Urbānam atsūtīja video, kur pirms tam tajā savā podkāstā Lembergs, tur, kur viņš smuki saģērbjās un runā par notikumiem, kur viņš pirms tam esot teicis, nebūs tas eglīts pasākums, wink, wink. Tas nebūs pasākums, wink. Tā ir draudzīga sanākšana vienkārši. Jā. Kāds atrodas. Kāpēc tu vispār saglabā video, ko Urbāns sūta? Kurš to dara vispār? Vai nē? Es nesaku tā, šitajā čatā jau var uzticēties visiem, kā atnāk kaut kāds MP4 files ar img kaut kas, te jau safe. Jā. Un tad es sāku kačāt, un viņš šitīgi lēni kačēs, un tāds, labi, nē, es atcelšu ātrāk. Atmesies nelaime. Jā, es nezinu, esmu pārāk naiva, jā. Bet jā, Robi, kā tev gāja šonadēļ? Es skatījos visādas daudz filmas, vienkārši pēc kārtas. Ir tāda mājaslapa, kur var skatīties pavēlti. Netflix? Nē, pavēlti. Netflixā jau arī var pavēlti skatīties, ja kāds cits maksā. Jā, kāds cits maksā. Bet tur bet man vajag no kompja vismaz ielogoties, jo šobrīd es esmu no telefona ielogojies, tur beigais pisaks. Bet, ir tāda mājaslapa. Es skatījos vienkārši filmas randomā. Un bija kaut kāda viena filma, kur kaut kāds vardarbīgs tēvs ir, un viņš ir famous MMA cīkstons, un viņam ir dēls. Tēvs. Un viņam ir
dēls 18 gadīgs, kas tā kā arī grib kļūt par cīkstoni, un tad es arī gribu būt agresīvs. Viņš arī grib būt agresīvs. Un tad es noskatījos kādas 10-15 minūtes, un es jau principā sapratu, ka es to filmu esmu redzējis jau kāds 4 reizes tikai, citā izpildījumā. Tur skaidrs, kad viņi sadrsīsies. Certnē, 5. Rokijs ir, man liekas, tas pats līdzīgs plots, kur ķipa ir tas students, tad viņi sastrīdās savā starpā, tad viņi tur cīnīsies, kaut kā tā. Tad es noskatījos filmu, kur, ko es teicu, kur bija Santa Klausam uzsūtīja pasūtījumu slepkavu virsū. Viens sīkais, tāpēc, ka viņam atnes Ziemassvētkos lamp of coal, tad viņš gribēja nogalināt Santa Klausu, tādu filmu skatījos. Tādas muļķības. Tu noskatījies tev par tām nacistiem un haizivīm? Nē, es to taupu. Mārtiņš teica, ka tā esot jāpataupa, kad mēs varēsim beidzot visi sanākt vienā telpā, jo tas ir, man vispār patīk viss tā Sharknado tipu filmas, kas ir pilnīgs bezpriģels vienkārši. Man Agita šotauts Agita arī atsūtīja pāris labas filmas, ko mums vajadzētu noskatīties, ķipa kā komandai. Tu sūtīji čatā to filmu, kur bija tie nacisti mūnnācijas vai kaut kas tāds? Jā. Un to viņi man ieteica. Viņi esot Kickstarter arī dabūjuši sev funding, un tagad viņi jau laikam taisa kaut 2. vai 3. filmu. Tas ir arī daudz sološi izskatās. Jo principā tās ir vienīgās komēdijas, kas man šķiet smieklīgas. Un tagad Robs visu savu algu atstās Kickstarter arī. Kāda algas es bezdarbnieks? Alga, kur tu dabū algu? You getting paid for this? Jā. Es vispār nezinu tādu konceptu vairāk. Alga, ko? Dzimt cilvēks. Jā, ok. Un tev Anī. Es baigi neiedziļināšos. Es jau pirms ieraksta teicu, ka man nav šobrīd mentāli viss labi, un es negribu baigi daudz par to runāt, bet, karoči, būs jāsakārto bišķiņ savs prātiņš. Vajag nodarboties ar fiskultūru. Bet, zin kā, man liekas, vienu brīdi man ritīgi palīdzēja tā kā ar tiem suņiem vazāties un staigāt, bet tagad, kad nāk tas tā kā universitātes stress virsū, it kā nav nekas sarežģīts, bet sadzēja līdz pēdējiem brīdim kaut kādas esejas, jo man vienkārši ir tāda destruktīva daba kaut kāda, ka man patīk, es nevaru neko izdarīt laicīgi. Kā tas ir pastāst? Jā, es domāju, ka ar šito redz, kurš var leitot. Vai ne? Skolotājs aizmisāt mums iedot mājas darbu. Jā, un tad es nevaru par neko citu domāt. Es tā kā visu laiku eju ar tiem suņiem tāds, bet stulben, kāpēc tu nevari laikā sākt rakstīt, bet es esmu stulba, es lūzera, tad ej prom no tās sunas, un visu laiku tāds, ko tas reāls. Es no sākuma domāju, ka tu sunu lamājies. Es domāju, ka tu vainīgs. Nē, vispār nē. Un tad tu jūties slikti, jo tu nevari ķipt, puķi sunīt, jo tu sev galvā vienkārši, duri, vienkārši, jā, tas tā, karoči, neiedzirdināsimies vairāk. Tas, ko mēs katrs pirms miedziņas sev dzeram un dzirdam. Jā, ja jums tā ir, lūdzu, ejiet pie terapeita. jā, Mārtiņš šobrīd rāda dzeršanu, smaušanu, un arī tā bija liela kļūda, ko es izdarīju, laikam, piekdien. Es vispār piekdienā, sestdien, man vienkārši bija nereāli izpist. Es nereāli sadzēros. Akal, jo es nemāku dīlot ar savām emocijām. Bet tur, man liekas, tajā valstī, kur tu atrodies, tur jau, man liekas, valsts sponsorē tādas sarunas. Tas nav tā, ka mums tie, kur ir tev jāatrod vēl viens darbs, lai tu aiziet. Valsts var iet pie valsts terapeita, bet tam arī vajag prātu, lai saņemtos, nevis būt tā kā, es esmu stoika, Eastern European, es pati tikšu, kā, es zinu, kas man kājas. Whatever happened to the silent type, eh? Jā, būs mazliet ķip, tā kā, nē, es šito visu labāk saglabāšu iekšā. Tā kā, es neiešu citiem neko stāstīt. Bet tad Robs ieteica ganža lietos. Es arī pirms tam stāstīju, ka es biju domājis, mammai es dzimšanas dienu uztaisīju ķipa edibles, bet man bija problēmas ar dīleru dabūšanu. Es nezinu, varbūt jums ir kādi ieteikumi, kā var atrast kādu. Jo viens no tiem, ko es paprasīju vienam cilvēkam, tas ir cietumā, otrs cilvēks vienkārši tā kā pazuda pa vidu. Es jau teicu Tinderī. Jā, laikam jāiemat, jā, tiešām. Es atceros, ka kaut kādā Anglijā mēs dzīvojam, tur bija, mēs izdomājām kaut kad vienreiz, kad, varētu būt forši uzkurīt, bet kur dabūt? Protams, mums tur nekāda dīla nav. Bet mēs zinām, apmēram, kur ir pilsētā tas rajons, kur tāda skečīga tipa apgrozās. Aizbraucam un vienkārši skaties,
kurš vienkārši stāv uz ielas randomā. Vienkārši ej klāt un prasi, un būs. Nu jā, zin kā, vienīgais es negribu ņemt no kaut kāda 16-gadīga tā kā mazāko dealeru, kurš varbūt leiso viņu ar, bļaļ, veļspulveri. Es gribu cilvēku, kurš reāli saprot, kādu streinu man vajag un tam līdzīgi. Tas bija stāsts, kā es toreiz tikai slimnīcā, jā, Robi. Kas? Tev jāiepazīstās ar skoliņā ar kādu, vienkārši, kas tev var palīdzēt. Atrod lielāko neveiksminieku. Viss ir nūģi, nu. Bet atrod lielāko neveiksminieku, nu, tad... Hey, that's me! Tad stājies rindā. jā, vai ne? Nu jā, karoči, tas uz kaut kāda lieta, kas jāeksploro. Anyway, kur mēs varētu... Es tieši tikko runāju ar Gati Maliku, starp citu ļoti, ja jūs skatījāties... Tas, kurš jaunais tēvs? Es nesapratu. Tas, kurš ir jaunais tēvs. Tagad, jā. Viņš ir jaunais tēvs, viņš arī vadīja Spēlmaņa nakti ļoti brīnišķīgi. Viņš nozīmē priekš tevis vienu balvu, vai ne? Viņš nopizģīja vienu balvu, un tad viņš man rakstīja, ka viņš šobrīd klausās tā kā pagājušās nedēļas epizodu, un viņš saka, ka ir tādas herbal cigaretes. Kad viņi kad filmējās vai izrādās tiem, kuri nepīpē, tiem dod tās herbal cigaretes. Par to žāvētos burkāns, ja, ko mēs runājām. Jā, kaut ko tam līdzīgi, ķipa. Un tad tie, kur pīpē, tie var pīpēt parastās. Bet viņš saka, ķipa, kaut kādā filmēšanā viņš esot izpīpējis kāds 80 Winstones. Jo kā arī, zin kā, ir jau tā, kā saucās latviski, continuity, kaut kas tam līdzīgs, ka tu filmē, un tev nevar, ķipa, vienā kadrā, ķipa, tev ir vesela cigarete, tad vesela, jā. Ticamības moments tiek zakts, jā. Jā, tieši tā, es domāju, ka tik bieži viens nāk. Bet es visu laiku domāju, ka seriālos, kurī, bet, bļaļ, cilvēkam, kurš cenšas atmest, nedrīkst skatīties Mad Men seriālu. Dievs, jā. Crazy. Man liekas, jā, tad, kad es sāku skatīties Mad Men, tas bija tad, kad es sāku, binžot cīgas, vienkārši non-stop, vienkārši vienu pēc otras. Tāpēc, kad skaties, un, viņi tur arī. Jā. Es sapratu, man arī šitas draud, jo es vakarā biju jau pavēls kaut kādu 10, man liekas. Un es izdomāju, ka es gribu atkal vēlreiz noskatīties Soprano. Bet viņi visu laiku ēd. Visu laiku. Un es reāli taisīju vakarā kaut kādos 11. Es gribēju ēst. Gabagulda, prašūtu. Visu laiku kaut ko, bļa. Hujā arī tikai. Vai arī skaties Trainspottingu, tur visi maudz gēri. Kāpēc jau man viņa bail? Es viņu neesmu redzējis, man ir bail viņu skatīties. Es negribu. Nē, tur ritīgi ir tā sajūta tieši pretēji, ka tāds šitas neizklausās pēc Sweet Release nevienā vietā. Jā, tā arī ar to step-up filmu. Vienkārši gribās doties dejā ielās. Magic Mike. Atrisināt domstarpības dejas palīdzību. Krista, celies, ejam dejot. Kaimiņi atkal skaļi uzvedās, ja viņas izaicinātu uz dance battle. Es atceros, ka vienā epizodē mēs tieši runājām par to, ka mēs redzējām par to, ka Robam nepatīk Maliks, un tas bija, man liekas, ka pirms es neteicu, ka man nepatīk Maliks, es teicu, tas tēls, ko viņš spēlēja filmā, man viņš nepatīk. Tas tēls. Karoči, un tad mēs redzējām, ka jūs tā kā varētu cīnīties, bet interpretīvā dejā, tā kā viens pret otru. Un tad mēs redzējām, ka ja divi vīrieši dejo kopā, jo kaut kad pietrūkst meitenes deju zālē, tad viņi tur strīdās, es vadīšu, tagad ieķerās plecos, vitīgi, tas ir smieklīgi. Es gribēju, mēs šodien noteikti varēsim reminisot un tā kā atcerēties vecās epizodes, jo es gribēju paziņot, ka mēs podkāstu Eitanāzija līdz janvārim ņemsim pārtraukumu mazliet. Radošo. Geras. Jā. Radošo, jā. Jā, jo mēs esam mazliet noguruši. Mēs tomēr esam kopš augusta beigām izlaiduši 16 epizodus un vēl 8 Patreon epizodus, un tas bišķiņ tā kā... Jā, mums ir tik daudz ko darīt. Viss ir atvērts. Visu. Nē, man personīgi vienkārši ir tā sajūta, ka tā kā iznāk tas viens podcasts, un tad tā nedēļa vienkārši palido, un ir jau nākošais tāds bļaķuri. Es gan laikam nākšu viens pats svētdien pasēdēt kādu stundu pusotru šeit. Paskatīšos sienā ar mikrofonu pie sejas. Ja būs kaut kas nenormāli inčīgs, vienmēr jau var uztaisīt emergency podcastu. Jā, protams, kaut kādas 30 minūtes vai ko tam. Kā mēs atraugājamies no vietas viss. Jā. To varētu. Vienkārši es domāju, kā nākties svētki arī Jobanien, tomēr tur būs visādas scheduling issues tik un tā. Mārtiņam pa vidu vēl dzimšanas diena. Tad es domāju, ka mēs varētu sākt ar svaigu galvu. Janvārī! Par to izšaus tā burbuļūdens. Jā, bet tad mēs taču jāpiņem burbuļūdens uz to epizodu. Jā.
Jā, gada epizode. To es arī atceros. Tā bija arī, man liekas, ka viena no manām mīļākajām epizodēm. Man liekas, ka mēs tik daudz dažādas balsis nebijām vienā epizodē uztaisījuši. Vocal acting. Jā, transatlantic accent. Par nedēļas aktivitātēm runājot, nomira viens futbolists, slavens. Jā. Un es lasīju... Tas bija Madonnai tētis. Kas tad? Tas bija Madonnai tētis. Jā. Un es lasīju Twitterī, Ventspils sporta žurnālists Pēters Neimans rakstīja, ka viņi ar bērnībā spēlējās trietā, daudzot bumbu, tad viens tur bija vārdsargs, un tad tie divi, kas spēlēja, tad tiem bija jāizvēlās. Un Maradona parasti izvēlējās pirmo, un tad, kas izvēlās to citu. Es domāju, ka mēs, tad, kad bijām sīki, ka mēs tur daudzījām bumbu, mēs arī kaut kādus futbolistus ņēmām. Kad es esmu tas futbolists. Es domāju, vai ir meitenēm arī ir kaut kas tāds. Jūs arī spēlējat? Man liekas, ka tā kā Neimans centās stāstīt, ka viņš uzauga vienā pagalmā ar Maradonu. Jā, visi zina to, ka Maradona vienbrīd dzīvoja Ventspilī. Bet, mēs noteikti spēlējām pēc amuleta ķipa. Es biju vienmēr fēba. Bet ko jūs spēlējāt? Tā kā mēs izlikāmies, ka tur uz kalna stāv dēmons. Mēs bijām jau pārāk veci. Jā. Kāds bijušais tur 13, 12 gadu vecumā? Topošo vudulēlis. Jā. Tas jau ir laikam bišķi jau kāds gads, divi pa daudz. Jā, man liekas, tikai mēs bijām diezgan veci, mēs vēl ar bārbijām spēlējāmies arī, un tad arī iedod kaut kādas lomas viņiem tur ķipa. Tur bija interesanti. Nē, noteikti mēs spēlējām visādas, mēs arī ar puikām pagalmā, ar brāli un vēl vienu kaimiņu puiku spēlējām kaut kādas arī tur demonu spēles, un tad mēs ar brāli lavāmies, viņš tas čoms slēpjās šķūnī, un viņš bija kaut kāds demons, un mēs bijām noskatījušies kaut kādu filmu, un tad mēs tur lavāmies iekšā, un pēkšņi pieceļās, un tur pasakot vienu frāzi angliski, ko mēs bijām iemācījušies, tad mēs mokām projām. Bet, zini, kas Robin, mūsu bērnībā, jaunībā jau sāka parādīties iespēja nopirkt džersijus, Zidāns, Ovens, Ronaldinho, un tad jau principā tu jau izvēlējies, kas tu būsi veikalā pērkot. Labi, bet tu jau arī tagad runā tā, ka varēja atļauties maigas pirkt tajā vecumā, kad tas bija aktuāli. Nē, bet tas bija... tu arī vēl nāc tautas. Mēs spēlējām ar tenis bumbiņu kaut kādu, ķipa futeni, bet ar tenis bumbiņus kaut kādu starp kaut kādiem galviem. Bet viņi jau bija ierobežot laika, kamēr viņi iekrita tajā caurumā. Melnajā. Kamēr viņi iekrita zem trepēm tajā caurumā, jā. Bet tur bija jāizvēlās. Jā. Es zinu, ka mēs ar Ventu vienmēr, tad viens, katrs savā galā bija vārtos, tad viens ir, otrs kaut kāds amerikāņu vārdsargs. Jā, bija tāds prikals bija. Vai interesanti, tas caurums tur vēl ir? Es domāju, ka tie džeki, cik viņi tur bumbiņas atrada? Es domāju, ka nē. Zini, kas tur droši vien zem trepēm, tur visdrīzāk jābūt kaut kādam slotu skapim. Un tur vienkārši tā apkopē, kas tur nāca, viņi ik pa pārdienām aiznes bērniem mājās tenis bumbiņas. Te ir arī ļoti populārs futbols, un te var redzēt, ja tu dzīvo kaut kādā 2., 3. stāvā, tad tu vari redzēt, priekšā ir māja, kurai pirmais stāvs, piemēram, tā ir primary school. Tur ir kaut kāds 14 futbola bumbas. Uz jumta, jā. Jā. Bet, vēl viens bija velosipēds. Tas kritīgi kāds izbastīja uzmet Ričaku viņam visu. Bet ja jūs tie, kas... To jau neviens nezina, tas ir tik reāli niša saruna. Bet tas caurums ir reāli, viņš bija tik liels apmēram. Es rādu tāds 10 uz 10 centiņiem varbūt. Tā, ka tur tieši iet tenis bumbiņu cauri. Bet kāpēc mēs viņu nekad nebāzām ciet to caurumu? Jo likās, ka tas kā tā bumbiņa neaizies. Prāt, viņš nebija, Tā bumba jau neaizies, tur netrāpīs tur. Secretly kādam no jums nepatika, un viņam bija tāds, ja bumbiņa iet tur, tas nozīmē, ka beidzās. Bet zin kā bija, man liekas, rītīgi bieži, kad kaut kā, kad ķipa spēlēja uz vieniem vārtiem, un tas bija kaut kā 20-30 metri varbūt līdz tām trepēm, kur tā bumbiņa ir iekrist, un tad kāda iespēja, ka viņi tur aizies, bet tad zin kā kāds tur spēr, viņi atsitās pret sienu, kaut kā nenorēģē. Bet ja ir viens caurums, kur iekrist, viņš tur vienmēr iekritīs, tas bija kur tas caurums bija. Tagad tas bija iekštāpās uz spēlēm? Jā. Pirms mēģinājumiem. Bet, tad arī pa lielam bija tas laiks. Zin kā, tenis bumbiņas, es nezinu, cik tagad maksā tenis bumbiņas, bet viņas arī, piemēram, ka nav pilnīgi pavēlti. Kur tajā laikā vēl pirkt, tad principā vienīgais variants, kā dabūt tenis bumbiņas, bija no tiem kolektīvu dalībniekiem, kas trenējās basketbolā. Tad basketbolā varēja pirms vai pēc treniņiem, kad tur tenisisti bija bijuši toreiz zem tribīnēm, kaut kur, ķipa tās bumbiņas bija palikuši, tā varēja ķipa dabūt viņas tikai. Tik geto. Bija jākaslo.
Jā, hostels bija īsts. Interesants pavērsiens notiek covidiotu pasaulē. Es vienkārši domāju, cik tālu tas aizies. Nu, okay, es nezinu, vai var ticēt tiem Facebook postiem, bet parādījušies tādi ķipa čuvaki, kuri tā kā viņi iet uz veikalu un pēc tam ierakst Facebookā ķipa, ja jūs negribat vilkt masku, tad jums nav viņa jāvāk. Es biju veikalā un mani taisies neapkalpot. Es vienkārši paņēmu produktus un izgāju. Jā, sūdziet, man tiesā būs tribunāls, bet kaut ko tur kāds tribunāls, bet nav karš. Kas notiek tiem cilvēkiem? Nu, nopietni. Man kā tur reiz būs ļoti populārs viedoklis. Nahuj nošpicēt. Vai ne? Vienkārši tā vietā, lai tu tā kā apgrūtinātu sevi uz 10 minūtēm, uzlikt audumu gabaliņu sejas, tu iesi zakt veikalā, jo tu vienkārši esi kaut kāds zvērs. Viņš zaudz nevis tāpēc, ka viņš ir zvērs, bet viņiem ir kliki Facebookā, kaut kāds komentārs. Viņiem vajag to hāju, ko dod. Es nevaru. Internets. Es nevaru. Tad kaut kāds brēžīga iziet cauri ķipa tirgu un tā kā, mierīgi var iziet cauri bez maskas vai kaut ko. Tad, kad viņš, dabūs ar savu lieko svaru, raudās pēc tam. Drausmas, es nezinu. Kas vienkārši notiek? Idioti notiek, idioti. Bet kā tā var būt, ka tev ir nulle tā kā saprašana par vienkāršām lietām? Nu, pat tad, ja ekspertiem nav taisnība, nu, kas ir tas sliktākais? Nu, vienkārši, es nezinu. Bet tas, ka es ik pa laikam Facetī tiem lielākajiem idiotiem uzklišu, bļāviens ir tas backgrounds visiem ir tik līdzīgs. Tu varētu uztaisīt prezentāciju ar kaut kādiem 5 tipiem un zem viņiem palīstu visi apakšā gandrīz. Un kas inčīgi ir arī dāfīgi, īstenībā fake profili, kas bīda to narratīvu. Jā, nē, tas, protams. Un kas arī tik inčīgi, ka cilvēki pavalkās uz to, ka viņš tur attaisot kā profilu uzreiz skaidrs bērns. Tas nav tā kā īsti cilvēks. Viņi jau neiet un neskatās. Tas ir, Mārtiņ, tas, ko tu esi teicis par to, ka 16 gados tur troļļot, tas ir ritīgi rēcīgi. Jā. Vienkārši piedurās cilvēki. Es pieņemu ļoti liela daļa vienkārši viņiem tas ir rēcīgi. Viņi vienkārši piedurās. Bet kas tur ir rēcīgs? Tā kā arī, šai gadījumā, zin kā, viens ir, ka tu troļļo Cuts Her Boobs vai kā bija South Parkā. Tā Dānijā tā sieviete, kas sev krūts nogrieza. Bet šitas biškiņi arī sabiedrībai viss. Šis nav ok. Labi, bet īstenībā, ja tā padomā, tad jā, kaut kādām nedraudzīgākām varām, kas ir kaimiņos, viņiem tas ir izdevīgi, jo vairāk destabilizējās viss tā. Protams, ticība medijiem zūd, vienkārši ticība medijiem zūd šito, ko viņi bīdot. Tieši tā. Un tas ir tik bīstami, kad ir viss šitā tā kaut kāda citizen journalists vai ētera personības, kas nav legitimate žurnālisti, kas vienkārši tā kā, tas ir tik fucking bīstam, jo tā kā mediji ir tā kā it kā 4. vara, un viņiem ir atbildība. Un tad, kad ir viss šitās, klikšķa lapas vai kaut kāda, jā, tā kā ētera personība, kur padalās ar kaut kādu fake news huiņu, un pēc tam tik un tā visi citi ir vainīgi pie tā, ka viņš padalījās. Tā kā, es šobrīd... Tu biji viens no tiem cilvēkiem, kam nepatika tā atvainošanās, ko tas tur Džeks uzrakstījis. Tā kā nevienam nepatika. Tā tieši tā, tas ir tā kā half-assed, vienkārši tā kā, tu atkal jau visi citi vainīgi. Viņš uzrakstīja 2 reizes atvainojos, bet tā zini, kā tas dzīvē izskatītos, ka tu pagriez man muguru un tikai pagriez pusvaigu. Piedod. Viņam nebija jāraud, viņam nebija, bet tas nelikās, tas teksts nelikās sincere. Varbūt viņš vienkārši neprot izteikties, varbūt viņš tiešām jutās vainīgs. Kā neprot izteikties, viņš televīzijā strādā. Tur bija, pavisam vienkārši, sorry, vainīgs, vainīgs. Vienkārši nevajadzēja to darīt. Jā, vienkārši. Bet tas nelikās tāds sincere apvainošanās. Tu nevar būt smukst un gudrs. Sorry, izvēlies vienu. Vai ne? Man sāk arī tā likties, diemžēl. Tas kaut kā nestrādā vispār. Viņš arī pēc tam kaut kādu komentāru. Es saprotu, ka viņam tur cilvēku dahu jāpiepšās, bet izslēdz to tā kā upura lomu. Tu sapisies. Tu nevari. Jā, es jau redzu, ka no sabiedriskā mēdīja visi te dirž par mani un kaut ko tam līdzīgu ķipu, ka es esmu slikts žurnālists. Jā, Saulīt, tu esi tur rīkojies pilnīgi neētiski. Ko tu darīji tajā universitātē? Kā es tās visas lietas zinu? Cik ļoti liela atbildība ir, ka tu esi žurnālists, ka tu esi ētera persona. Jā, es biju TV24. Tas tā kā Ventspilī Ventas balts Rīgā ir TV24. Tas ir tas pats. Jā. Tas ir ļoti komplicēts jautājums, bet drīz būs šprits un miers un viss. Jā. Cerēsim, ka būs man šprits. Realizē balšķis, es nevaru. Bet Rob, tu ņēmis atvaļinājumu, tu kāps ar manu mašīnu un pisīsim projām kaut kur. Saki, jā. Ja būs sašpricēts un varēs, ja tu
toreiz uzrādīt savu špricu pasu un braukt, tad jā. Tā visi dzirdējāt, Robim vairs nebūs nekādas atrunas. Es arī braukšu. Tu jau neredzēji, turēji čurīgi. Stulbeņi. Kur tu varēsi braukt? Tev jāmācās būs. Man pohoja, es gribu kaut kur tikt prom. Tipa Eirovīzijas eitanāzijas roadtrips. Jā. Kas te mums vēl par interesantām tēmām? Skotijā tagad būs pieejami bezmaksas mēnešreži. Vienkārši gribēju un pavisam nesaistīti tagad eitanāzija, eBayā un Etsijā attaisījuši veikaliņu personalizētas intīmās preces sievietēm. Mums palika uzlības pāri. Pavisam nebaltai dienai, gan jau kaut kā. Ja es padomāšu variants, kā var uzdrukāt uz tām paketēm. Uz spārņiem noteikti var. Eitanāzi. Bet sievietēm uz tiem spārņiem flējumus vajag uzlikt virs tā kā mašīnām. Bet neviens tur neskatās, tā kā nav jēgas no dizaina. Tas jau ir tā kā, te neviens jau varbūt nezin, cik maksā tavs saulesbrilles, bet tev viņas ir krūts, tu vienkārši pats labāk jūties. Kā visās esi par sevi pārliecināta. Tu esi tā vērta. Jā, visās tajās tieši tā tamponu reklāmās, jā, vienmēr ir ķipa, ka iet gar jūras malu baltās biksēs. Nu, blēd, kurš vispār neviens nevēl baltas bikses. Tā kā īpaši kādā Ziemeļa Eiropā, kur visu laiku ir dubļi un līsti. Jo es kaut kad vasarā nopirku savu baltu džempru, un es viņu tieši tā arī pirku. Viņš bija ļoti lēts, kaut kur H&M uz kaut kādu super atlaidi, kaut kādiem 8 eiro. Es tā arī rēķinējos. Vienreiz es viņu uzvilkšu, tad vienreiz es viņu divreiz varēšu uzvilkt, ka viņš būs izmazgāts, un tad jau tālāk, ja viņš būs mājas. Jā, mājas mašīnas džempers, ko var iemest bagāžniekā, ja nu gadījumā kādreiz augsts paliek. Šis ir mans vienīgais baltais džempers, tas ir PewDiePie merch, kurš maksāja kaut kādus 70 eiro, un es viņu nevelku ārā, tāpēc, ka viņam uz muguras ir rakstīts, Covid laikā, man liekas, mazliet insensitīvi, jo viņam uz muguras ir rakstīts 0 deaths. Man liekas, mazliet neiejūtīgi staigāt ar viņu. Kāpēc 0 deaths, ko tas ir? Tas kaut kāds gamer hujāts. Izies spēle nomirstot. Jā, 0 deaths. Okay. Kaut kāds huīņi. Es esmu fake PewDiePie fans. Es skatos tikai tāpēc, ka viņš ir izskatīgs. Well, it is what it is. Un tas mazliet liek justies jaunākai. Kas bija šis tēmas sākums? Man kaut kas bija sakāms, laikam. Kā mēs tikām? Domājiet, Feģis. Es patīšu. Par ko mēs runājam? Mēs esam tie paši kartupeļi, par ko mēs smejamies. Mēs nevaram atcerēties, kas bija pirms minūtēm 2. Nē, mēs vienkārši esam noguruši. Pagaid tā. Balts, Ziemeļa Eiropā. Baltas bikses. Par bezmaksas mēnešu. Izstāstīja. Atkal mēs būtu pasmējušies par to virsrakstu tēmai un nebūtu vispār runājusi. Bet tā ir mūsu esence, tā kā man šķiet. Jā, karoči būs pieejami bez maksas. Es nezinu, kā un kur tas notiks, bet tad, kad tas sāks notikt, tad es jums došu ziņu. Pirms tam bija skolā, tā kā, universitātēs un skolās pieejami. Vienkārši to stāv groziņš, kur visu var vienkārši paņemt. Ja kādreiz bija cilvēkam urbānam, man liekas, no Austrālijas vai Amerikas radinieks sūtīja National Geographic žurnāls, tad tagad Latvijā meitenēm no Skotijas sūtīs tantes. Es nezinu, tā kā vienkārši vajag to bīdīt kā lietu. Es gan esmu pret bezmaksas handoutiem cilvēkiem, kuriem to īpaši nevajag, bet tā ir tādā ziņā, ka tas palīdzēs cilvēkiem, kur to nevar atļauties, tas ir tas svarīgākais, bet otrais ir tas, ka citreiz ir tādas situācijas, ka tas notiek ar tevi kā sievieti, un tāds, bļeķi, nav, nepaņēma vai vēl kaut ko, un ir tad cool, ka kaut kur var dabūt. Okay, es nezinu, jā, tas, ka for free dod pisīs mūsu tirgu Etsijā un eBayā. Es zinu, ka es varbūt izklausos ignorant, bet es nezinu, Try me. Kāda ir tā situācija, teiksim, cilvēkiem, kas tur kaut ko nevar atļauties Skotijā, es nezinu, bet, piemēram, labi, es piekrītu, jā, ka viņam, teiksim, būtu jābūt pa velti, bet nevajadzētu tad būt vēl lietām pa velti, kas ir, teiksim, ūdens pa velti visiem, kas ir visiem nepieciešams, jebkurā gadījumā. Kāpēc ir jāmaksā par ūdeni? Es arī nesaprotu, tas man arī liekas ritīgi jobani. Tas ir ļoti labs punkts. Es tā kā tās kaut kādas tādas lietas, ko tu baigi nevari. Ir primāras un ir vēl primārākas lietas. Jā.
Nē, par to ūdeni es tev piekrītu. Tagad vismaz ir tas, ka ķipa kaut kādās bāros, kur ķipa tap water obligāti jābūt pavēlts. Nezinu, vai Latvijā tā ir. Šeit tā ir. Atasīs tev rūs, viņi speciāli kaut kādā pačakā rūsēni ūdeni labās. Šeit tev no krāna dzer. Jā, tas ir solis. Es jau teikšu tā, ja tu dod ūdeni nahaļavu, es gribu arī gāzāt ūdeni blakus krānā nahaļavu. Vai ne? Tieši tik grūti ir. Es ceru tikai gāzāt ūdeni. Tu arī? Nopietni? Man tāds 50-50. Visi mani heito šeit par to, ka es dzeru gāzēt ūdeni, es nesaprotu. Neko viņi dzīvē nav labi redzējuši. Tieši tā, jebēl. Kas vēl ir kaut kas tāds, ko vajadzētu pavēlti dot? Es varu pateikt, ko nevajadzētu. Tā kā jūs man varētu paskaidrot tās skolēnu pārtikas pakas šobrīd. Es saprotu, ka ir cilvēki, kuriem ir grūti. Ļoti daudz cilvēku, kuriem ir grūti. Bet cilvēki, kur dzīvo virs vidējā, pirms, kam pēc pandēmijas. Es teikšu tā, tur vienkārši tas ir, mums tas nav atstrādāts. Tas viss ir kaut kas jauns, tāpēc arī nav tas viss. Ja tas būtu gadiem ļoti iespējams, ka tev būtu iespēja pateikt, pazvanīt audzinātājai, sorry, mēs neņemsim, mums to nevajag, mums ģimenei viss ir ok. Ja kādam grupā vajag klasē, droši daliet pēc situācijas. Tā ir. Un man ir reāli zinu piemēri arī, kas tieši tā arī izdarīja. Vienkārši pazvanīja, ja kādam vajag, tad atdodiet vienkārši kādam, varbūt kam vairāk vajag. Caur skolotāju nevis klases čatā, kam vajag atbraukt savāk. Tā tas nestrādās. Vai tu skolotāji pati jau jūt? Es laikam tā darītu arī, jo man kaut kā vienkārši liekas tā ķipa. Es paņemu tiebēzēto pieni, gan es savu paņemt. Vienkārši ķipa, tā kā, es vienkārši nesaprotu. Bet es pieņemu, ka viņas dod defaultā visiem, jo, teiksim, cilvēkiem, kas ir pieraduši, ka viņi nevienam neko neprasa, un viņiem ir būt nērti pieteikties kaut kādai tai pakai. Kad viņiem, zin kā, tagad ir kaut kāds, varbūt, nezinu, viens no vecākiem ir zaudējis darbu un ir bišķiņ tait ar naudām un tā tālāk, bet it kā viņi var atļauties, viņiem tas varbūt ir atsloks, tāpēc dod visiem, un tad piedāvā vienkārši, kuram nevajag, tam piedāvā atteikties. Okay. Labi, es ceru, ka cilvēki sistēma nav gan jau, ka. Bet ļoti interesanti, es Twitterī redzēju salīdzinājumu dažādās skolās un ciemos un miestos. Jā, es arī, ka bija, kur reāli skumji bija, un bija, kur reāli legit. Kas tās pakas, tur valsts iedala naudu pašvaldībēm? Pašvaldības izdomā. Kā, manuprāt, tur ir kaut kāda daļa ar skolām, vienkārši, kur izskatās sēdu, kur kaut kādai tai virtuves pārvaldniecei vienkārši nav iztēles, viņa nesastāda normālu ēdienkarti, gan jau arī tie skolā ģeņu, kā week to week ir drausmīgs, garlaicīgs sūdens ēdiens. Tā. Ka tev nopērk 6 iebizinātos pienus un 1 batonu un staigā. Jā, tipu, ok. Jā, Robs, vakarā būtu ko darīt, skārās zobu. Jā, bet tas man lika kaut kā aizdomāties. Jo es redzēju konkrētu piemēru, kur cilvēks, kuram es negribu skaitīt naudas maku, bet zinu, ka dzīvo normāli, un tad ieliek vēl bildi, mums iedeva tāds pļaļ. Būtu labāk ielikt, mums iedeva, mēs aiznesām uz zupas virtuvi ko tādu. Bet es esmu pārāk cēla ķipu, tāpēc vienkārši. Man jau muguri neliekas. Interesanti. Ir kaut kādas skolas, kur dod pārtiks pakās tās ciedžāvētās baltās desas. Jā, ģimnāzijā, es domāju, ģimnāzijā notiek praši džugi sieru. Siera plāta. Krista zvanīts, kur ir mans rosē? Jā, kaut kādā privāta skolā, čīsti dod. Tikai pašu nepieciešamā. Bet reāli, viņi pīderi pat nebija sagriezuši to desu. Ir tās tapas fuetas, kas ir tādos mazos trauciņos, kas ir sagriezti, īpaši slinkiem cilvēkiem. Jā. Maksā reāli 2 reizes dārgāk. Mums tieši tagad stāv tā vecā gaļa, kur tev tur jāgriez pa šķēlēm. Un it gribās kaut ko tādu tagad. Fuck. Gabagulu noēst. Ok, kas mums tālāk? Tad vēl varētu par ēdienu parunāt. Pagājušajā nedēļā mēs neparunājam par šo. Kāpēc nav sāļie saldējumi ar kaltētiem tomātiem, baziliku un piparmētrām ar caurādzītu un sīpoliem? Tas ir rītīgi labs jautājums, jo es ienīstu saldumus. Tā kā man negaršo. Jūs neliekat, ka tas pirmais variants varētu būt garšīgs? Jā, baziliks. Kaltēts tomāts. Jā. Un svaigumu viņam piparmētri. Baziliks, piparmētri. Labi, caurādzīta sīpoliem gan ne. Tas būtu principā tikai kaut kāda augsta galēta. Tas, ko omīti taisītu. Tas ir tas, ko omīti taisītu. Nē, es domāju, ka kaut kādas svaigākas garšas, kaut kādas dārzeņu varētu. Kā tik nav arī tiem vegānu saldējumiem? Es pagaršoju vegānu saldējumu pirms nedēļām 2, bet nedēļas
kaut kad nesen. Nu tā, ēst var, bet... Ir viens sajūst čalis. Es neko neesmu dzirdējis, kad kāds pateikt kaut ko labākā. Nu, principā ēst var. Nekad tā. Par vegānu ēdienu tieši, jā, vienmēr tāds. Tā, nu normāli, nu tā, nu. Ir ēdams, var ēst. Neviens nesaka, bļai, tu tieši šis ir labākais, ko es esmu ēdis. Tāds, ņē. Tas gan. Bet ritīgi inčīgi ar imītī mums Ventspilī tagad arvien vairāk parādās. To jocīgo cilvēku uzturs. Viņš ir neadekvāti dārgs, bļa. Jā, Kaut tas arī, kāds, diemžēl. nezinu, dārziņu desa, 7 eiro pa luņķi. Bet zini, ko es... Nē, ir. Paņem Zini, ko es prošuto kaut kā- un ēd, ko tu pisies. Ko es bišķi nesaprotu, kāpēc mēģina atdarināt tos gaļas ēdienus ar vegānu ķipa sastāvdaļām? Ja tu esi baigais vegāns, tāds, kāpēc tu mēģini tā kā simulēt, ka tu ēd to gaļu? Par šito bija kaut kam labs arguments, jo tas, ka tu izvēlējies ēst vegānu, nenozīmē, ka tev negaršo. Jā, viņam varbūt garšo, bet Nozīmīgi. ētiski apsvērumu dēļ viņš negrib, Jā. lai tās žurkas mirst un zirgi. Tad tu ēd vienkārši spēļu līķīšu, kad tas ir. Nu, bet ne jau tā, nu, ķip kaut kāds burkānu lasis vai ko tam līdzīgi, ķip esmu dzirdējis, ka pat garšo labāk. Burkānu lasis? Jā. Kas tas ir? Jā. Kas ir Ja burkānu mums lasis? būtu YouTube kanāls, mēs tagad taisītu izaicinājumu nākošu nedēļu. Anna, aiziet acis un Tas ir vienkārši vārīt burkāni. Viņš nav. Viņš ir vārīts iemarināts burkāns, kaut viņš kādos sojās un iemarināts sūdos tā, laikam. ka un ir vēl tas liquid tipa smoke, ka viņu var iekūpināt, un tad viņš legit garšo. Jā, tie, kas klausās un pērk liquid smoke, jūs nemīziet. Viņu var daudz likt, un ja kas jūs pa visu virstu izšļakstiet, viņu visu čīli, viss būtu labi. Nemīziet. Bet es- Atsūtiet man kāds burkānu lasis, es pateikšu godīgi, kā ir. Vienkārši, piemēram, kaut kāds vegāns siers man ļoti garšo. Nevar pateikt, tas nav Nē, sēdz. siers. Un vēl es tā kā lietoju tos augu pienus. Ok, es Tā, bet humusu man ir ēdu neadekvātos daudzumos. Es skaitos pa pusē vegāns tagad. Dievinu humusu. Māte, bet māsa Jāņos bija ēdus to kaut kādu, bija kaut kur šogad parādījās kaut kāds tipa vegānais šašliks. Jā, stoišķīgs. Šo išliks, jā, viņa teica, ka viņš tik ļoti garšoja pēc gaļas, ka viņai slikti palika. Jā, bet nu viņa tipa vispār gaļa tā, ka vispār necik. Ok, būs jāpaņem uz nākošo gadu. Kāds Jā, iesniedz. ir cilvēki, kuriem vienkārši legit negaršo gaļa. Arī tāda ir. Bet tajā, jā, esmu dzirdējis. Jā, Zini, kas būs cilvēki inčīgi, kad fejkā gaļa būs lētāka par īsto gaļu, un cilvēki kaunēsies un pirks, bet neteiks citiem, ka viņš pērk fejko gaļu. Jā. Bet man liekas, ka viņai paliks slikti, tāpēc, ka viņš vienkārši bija negaršīgs. Viņi domāja, ka tā garšo gaļa. Es iestrādāšu. Es redzēju, ka Latvijā tagad tirgo kaut kādus circeņus uzkodu, kaut kādus kukaiņus ceptus. Vēl nav mācība, nahuj, nē, es tisāds kaut kāds brīdis. Es paskatījos 3,50 par paciņu. Es pat domāju, ka maška jāuzsūta. Tad, kad es būšu Vietnamā, es paēdīšu viņus. Es nepirkšu kā viņus tev Rimī. liekas, viņi- Nu, nē, Nebija Rīma, tas viņš bija kaut mājās, kāds. bija savā dzīvoklī. Tu domā, ka viņi garšo savādāk kā kaut kāds Bombay mix, Robi, tu zini noteikti. Tā ķipa paka, kur ir kaut kādi dīvaini dažādi ķipa. Makaronu un zirņi, jā, kaut kāds. jā. Tas tāds pa Ķipa, es huīņu. nedomāju, ka tā kā tie circeņi garšo savādāk. Tur galvenais ir tās garšvielas, ko viņi saliek tā. Viņš tā kā tāds skabārgu čupiņu ķipa. Vismaz skaidrs vienkārši. Fritētas skaidrs garšvielās. Reāli. Bet es gribētu, lai mums būtu visādas trakās lietas pieejamas. Mošķi cepti. Vienīgais Bombay miksera tonika pareizais, ko es varu pateikt. Jā. Jā, es nezinu. Nu, būtu interesanti, ja būtu tas pieejams, bet vienkārši var jau saprast arī cilvēkus, kuri negrib ieguldīties tajā. Jā, jau tad tikai 2 cilvēki vienreiz nopirks pagaišot, un tad, nē, šis man negaršo. Jā, tur jau tā lieta. Bet, tad, bet līdz ar to tas ir taisnība interesanta doma, ka tāpēc tev jātur tā vegāniskā sekta. Vienkārši visu laiku tev jābūt tam mindsetam, ka kaut kas, ja pat viņš nav garšīgs, tāpēc, ka tā sabiedrības daļa ir maziņa salīdzinoši, tev ir jākruķī visu laiku, ka tas, ko izlaiž, tas ir labs, viņš ir garšīgs, tu pieradīsi, viņš ir garšīgs. Big vegāns, tas ir big vegāns internetā. Jā. Tie ir tie paši cilvēki, kas bīd to anti-covid huņu. Viņus var nopirkt. Nē, es noteikti nevarētu ēst fully vegan. Es vienkārši tā kā es šobrīd neuzturu sevi. Un tam līdzīgi arī tas ir faktors. Bet lai tie cilvēki darās, pat ja tu vari kaut kādu mazumiņu darīt tam, lai... Es, piemēram, glābu planētas sūdu neskoloju toltē. Ok. Vismaz 2 vajadzīgi. Varbūt tu čurās kalojumā kastē vienkārši. Izlietnē, tā kā visi baltie cilvēki izlietnē. Nē, lai taupītu ūdeni, jāčurā ir skalojumā kastē. Kad sakrājās, var noskalot. Okay. Jā, tā tas. Nāciet vēl pie mums pēc padomiem, kā glābt pasauli. Mēs esam atpakaļ savā pretīguma līmenī ierastajā. Te vēl bija, Mārtiņš man bija atsūtījis foto
ar interesantu kaut kādu veidojumu, tad man galvenais jautājums ir, kāpēc jādzīvo kā alu cilvēkiem? Kas tur bija kaut kāda ķipa aitas tauku svece? Kaut kas tāds vai kazas tauku svece, kas iešu tūlītās. Iepildīta kartupeļu mizā nebija? Jā, tūlītās. Kāpēc tā jādzīvo? Kas tev liek? Ko? Ja to aitas tauku svece kartupelī. Mēs dzīvojam 21. gadsimtā. Es saku, tā kā to netaisīja noteikti kaut kāds nabadzīgs cilvēks. Viņi noteikti nemaksā lēti. Kartupelī, es uzsveru kartupelī. Izgrabs kartupelis, ietacina iekšā kaut kādas aitas tos taukus un ieliek dakti. To paļu bombu taisīja kaut kāda tā kā upper middle class sieviete, kas tā kā vajag hobiju. Paļu bombu. Bet kāpēc? Viņi tev visu laiku mājās smaržo tā kā draģi? Bļaļ, zini kā, ir tāds vecs aitas kā smirdi. Mēs tā visu laiku istabā smirdētu. Nu labi, gan jau, ka viņi tā kā nesmird tā, bet... Es cerēšu, tā, iedomāsimies, ka smird. Jā. Un tad tur pierīgi atbrauc ģimenē naudas pelnītājs, un viņš atbrauc skatās un domā tagad piebraucējumā ceļā. Es ko tas vieta atkal šodien izdomājusi jauni ir. Nes ko viņi izdomājusi ir. Viņš iet iekšā un skatās. Stāv kartupeļu uz galda sveces. Pusjēras vienkārši mētājās uz galda. Griež taukus nost. Es sveces taisīšu mīļumu. Ja kas tev gaiš? Tā ir ikdiena kaut kādā jūrmalā, kas dzinteros. Aiziet un pārbaud to mēzlu virvei. Nu jā, kručs, interesanti. Kā tu, Mārtiņ, teici, kas tev bija tēvbrālis, kurš teica, ka sievietei vajag darbu? Pirmais feminists, jā. Vot tieši tā. Vēl kaut kāds varbūt weird produkts esat redzējuši no šitiem bija līdzīgas cilvēkiem. Gada vai vairāk sieviete Zero Waste grupā ielika čiekuru, ar ko ķemēt suni. I shit you not. Bet tas taču bija prikols noteikti, nu nevar būt. Nē, tas nebija prikols, tur ik pa laikam tajā Zero Waste grupā kaut ko rēcīgi iemet. Cik tev tā ķēme tev gadiem kalpo? Vai nē, jā, tā kā tas nav tāds, ķipa, tā kā kaut kāds pirkums, ko tu pērc vienu reizi, tā kā nedēļā, kurš tā kā tiešām ir wasteful. Nopērc kārtīgu ķēmi vienkārši. Katram sunim ir savs čiekurs mūsu ģimenē, savādāk viņi strīdās savā starpā. Tas suns vienkārši tāds, kas notiek? Kas? Nē, es zinu, ka viņš pirmo reizi tiek mežā, bet tik daudz ķēmes, ej tu dirst. Mārtiņš sasēl. Stāst vēlreiz to joku. Nē, man darbs zvanīja. Ok. Man pagaidīja. Tā, cik mums vēl vajag laiku ierakstam? Kāds 15? Pusstundu. Nu, pusstundu vēl vajag. Kas ir tev tagad vajag zvanīt? Nē, es nevaru zvanīt. Tevadāk man izkikos ārā no Zenkāstra un viss būs baigi slikti. Nē, man tā ideja bija tā. Jā, jūs minējat to joku, es viņu nedzirdēju, bet suns iet mežām pilci ķēmēm? Jā, tieši tā. Satiek ezi un sāk. Kur gan palicis mans draugs? Sāk ķēmēties. Es esmu redzējis, kā parmezānu taisa. Mēs zinām, jā. Kur mēs vanīgi? Facebook grupā vai kurš tas bija? Kaut kur. Mēs Patreon epizodē runājām par to, ka tad, kad mēs runājam par sirpiņa problēmām, tad tu teici, ka tur bija kaut kāds tur bija tēma par sausu pēdu ādu, un tad tur bija kaut ka jāuzrīvē parmezāns no pēdām. Jā, vienkārši izmanto kā parmezānu. Gan jau, ka viņi garšo arī tā, es nezinu. Es nezinu, kur iet šī epizode. Man ir viens rants, es viņu tagad varu ielikt. Aiziet. Pieauguši vīrieši nezina savu adresi. Kas ar jums notiek, cilvēki? Mēs šonadēļ sūtīsim ārā mūsu draugiem un radiem apsveikumu kartītes Ziemassvētkos. Un tikko 5. cilvēks atsūtīja adresi bez pasta koda. Jā, ak, Dievs, un zini, kas ir, man tagad es vakar darīju tieši to pašu, rakstīju kartiņus, un man ir pilns telefons ar sakačātiem no Latvijas pasta, tām pasta indeksu grāmatām, ķipa pa katru pilsētu, zai baidi, iegaumējiet savu pasta Viens man atsūtīja savu durvju kodu. Paldies, Reina. Pagājušajā gadā viņš atsūtīja adresi bez dzīvokļa numura.
Ļoti labi. Es ceru, ka mans kartīts arī aizies uz pareizām vietām. Jā, Gan jau. Vienkārši tas ir cilvēkiem, kas tur strādā, bišķi ilgāk jāpapišās. Tu vienkārši novēl to atbildības viņiem. Tas pasts jau aizies arī bez tā pasta indeksa. Nē, es sameklēju pati visus pasta indeksus un sarakstīju, bet, pisaks, jā. Paldies Dievam, Ventspilī visiem ir lielākoties ir LV 3601, jā. Pilnīgi visiem. 3621 ir kaut kur, laikam, Tārgals rajons, es zinu. 3602 varētu būt pārvērta, man liekas. Nezinu, tā nav Ventspils, jā, tas ir savādāk. Nē, ir Ventspilī, ir tā kā divas. To es zinu, ka pilsētā ir. 0,01 pārvērta pilsēta. 0,01, ok. Vismaz kādreiz bija mokšs, tagad kaut kas mainījies. Bet es nemainu faktu to, ka no maniem 4 cilvēkiem, kam es prasīju adresi, 5 nemācēja nosaukt viņus. Un viss ir vīrieši. Citu kopā? Tad vienam es prasīju atsūt sievas numuru. Un tad 2 es zvanīju sievām. Tas, ka paskatīties uz kādas aploksnes, kas mājās ir kāds rēķins vai kas, ka tur varētu būt rakstīts. Vēl ir tāds nīta triks, kā paņem un iegooglē vienkārši. Nē, es saku, jā, tur ir. Cik tu sarakstīji šogad kartiņas, Mārtiņ? Es tagad sāku vākt adreses. Būs kaut kas starp 40 un 50 gan jau šogad. Jebal. Jūs kipsītes fotografējat? Jā, mums kipsītes sabildēja. Šāds kipsītim. Jā, mums būs šogad atkal tematiskās. Man jānopērk tad rāmī. Mums prasa kāda tēma. Es negribu spoilerus. Es neteikšu, tev pat tā atpisies. Čipuši tas te Die Hard. Nē, es neteikšu, tev pārstāja prasīt. Cik tu vari prasīt? Visu laiku prasa, saņems redzēs. Šitie te Harijs Poters. Varbūt. Tad es nelikšu uz sienas. Jo man pagājušajā gada kartiņa stāv uz sienas, tā kā rāmītī. Wow. Jā. Tā beidzās trēnas uz pozitīvas nots. Ejam tālāk. Okay. Pagājušajā nedēļas bija palikusi viena tēma, kas saucās naftas propaganda. Varbūt kāds grib paskaidrot, kas ar to bija domāts. Tas bija Robi kaut kas. Jā, bet tas jau bija 2 nedēļas atpakaļ, kad es par to domāju. Es skatījos kaut kādu seriālu, un tur bija šausmīgi daudz. Tas bija tas laiks, kad tas noteikti bija 50. gadi. Es domāju, ka 50. gados tika uztaisīts tas autokults, principā. Kad visiem ir jābūt mašīnām, visiem ir, mašīnas palika lētākas, sabiedrība viņas varēja pirkt un tā tālāk. Tad es domāju, kāda tam loģika apakšā ir. Tad es secināju to, ka tas ir dēļ kara, ka vienkārši palika ļoti daudz degvielas ražotnes, un tur bija liela nauda tajā visā iekšā, lai tās ražotnes nebūtu jāklupē ciet. Tāpēc arī sākās naftas. Man liekas, tas saburtais loks, gan ražotnēs strādāja cilvēki, gan ekonomika uzstādot uz priekšu. Bet tad uznāca lielā naftas krīze, un tad viņi saprata to, ka ceļi ir pārāk plati, mašīnām motori pārāk lieli, degviela iznāk baigi dārga, un tas diezgan traki iedragāja viņiem ekonomiku. Jā, jo tāpēc, ka tad, kad mašīnas uztaisīja, tad elektromašīnas bija principā tikpat, cik naftas darbināmas mašīnas. Tas bija pašos pirmsākumos, bet tad vienkārši kaut kā viņi pārgāja uz naftas, tāpēc, ka bija pirmais pasaules karš, pēc tam otrais. Zini kā, kad tu saki elektromašīnas, man liekas, ka viņas tajā laikā bija tik neusticamas, ka tu padomā, cik elektrotehnika no 90. gada lejiem bija. Jā, bet tev jau arī jārēķina tas, ka tās pirmās ar benzīnu darbināmās mašīnas bija nenormāli neusticamas. Vienkārši tas attīstības ceļš būtu aizgājis nevis uz tām naftu darbināmām mašīnām, bet uz elektriski darbināmām mašīnām. Tu redzēji, ka Čakā ielā vēl jūs atvēru, vai ne? Minamās mašīnas būtu. Minamās mašīnas. Vai saucamie mineti. Ok! Es atnācu atpakaļ uz sarunu. Es dzirdēju pazīstamu vārdu. Pirms tam nevajag noteikt. Ok, labi, jā. Interesanta tēma gan jau kādam. Es vēl gribēju, tad droši vien iesim uz beigām. Mēs iespējams, ja man atsūtīs, beidzot Latvijas atbildēs, tad mēs piedalīsimies tādā lietā, kā palīdzēsim viens otram. Jūs varat iečukot Facebookā to biedrību. Viņi taisa tādu variantu, kur tu vari uzdāvināt kādam bērnam, kuram iet grūti, kuram vienkārši nahaļau nesūt pārtiks paku, Ziemassvētku dāvanu, un tad tev pajautās apmēram kādu vecumu tu gribi, apmēram kādu dzimumu, kurā rajonā, Latvijā, un tad var aizsūtīt dāvanu, ko tas bērns laikam būs vēlējies. Un mēs tā darīsim šogad, un tā, jo mēs esam baigie labi, īstenībā kaut gan mēs tur ir tik ellīgi daudz laika pavadām diršoties un diršot par citiem. Patiesībā mēs esam šiem. Gotiņas būs jāieliek viņiem, bērniem garšo gotiņas. Jā. Uzlīmes. Tad vēl. Pagaidā, kā tas notiksies? Kā tas notiksies? Mums tieši loģistiskā ziņā. Latvijas atsūtīs, un tad Robs sāks komplektēt. Mēs Robim teiksim, kas vajadzīgs ir. Jā, es aizsūtīšu no PayPal naudu.
cik vajadzēs, un jūs varat salikt, tā kā jūs esat Latvijā. Es palīdzēšu ar idejām, kur pirkt, kāpēc, un tā. Ne? Jā, bet mēs gribam no Krāslavas bērnu obligāti. Jā, es teicu, ķip, ka tā kā vajag no Latgales. Mārtiņš aizsūtīs vienkārši bildi, no kur viņš stāv Ventspilī un ar novēlējumu, ka arī tu vari izlausties. Bet šeit bija jāskan fonā tādam žēlīgam meldiņam, vienkārši Anī runās tās klusums. Es uzlikšu. Katrīna Pasternaka. Jā. Nē, man vienkārši liekas, tā kā, visiem iet diezgan grūti arī mums. Bet es pieņemu, ka tu to stāstīji nevis, lai pastāstītu, cik mēs esam labi, bet lai aicinātu pārējos cilvēkus. Jā. Es nezinu, vai tas izklausījās tā. Tāda pašreklāma bišķiņa, bet pēc tam ir Facebook grupā, kurš labāk kasti saliks. Jā, es biju domājis, ka tā kā jūs noteikti atrodat kaut kādu lietu, kur varbūt jūs varat izdarīt kaut kādu foršu uz Ziemassvētkiem. Ir tie eņģeļu pasts, kur ar veciem cilvēkiem atkal saliktos komplektiņus. Kur ir garantija, ka tas tavs eņģelis izdzīvos nākošo visu gadu? Bļeģi. Bet jā, kaut ko izdariet vienu foršu labu lietu līdz. Bet mēs šo darām, lai mēs paši par sevi labāk justos. Kāpēc mēs šo darām? Es vienkārši ieraudzīju, ka ir tāds variants, bet tā kā ir kaut kāda daļa, kas tev liek justies labi, ka tu izdari kaut kādu labu daļu darbu. Noteikti. Tur ir kaut kāda tā kā daļiņa selfishness, bet no otras puses tā kā what the fuck no? Jāskatās. Drīz mēs sāksim vakcīnas izstrādāt, es domāju. Nē, vienkārši arī tas, ka mēs tāpat īpaši neko nedarām ar to naudu, kas mums ir Patreonā. Anī, tu par savu to daļu runāji, ka tu neko nedari. Jā. Un arī tur nav tik daudz, lai mēs varētu sev izmaksāt kaut kādu algu katru mēnesi par to. Un kas tur ir vainīgs? Tur vainīgi ir Patreon. Nē, Patreon tur nav vainīgi. Tur ir ne Patreon ir vainīgi. Jā, tātad šodien mums ir pienākuši jauni Patreoni, un viņiem mēs arī gribētu pateikt paldies. Mums ir Edijs. Paldies, Edij. Paldies, Edij. Patriks. Paldies, Patrik. Nē, es gribēju teikt, ka Patriks kādreiz bija tik populārs vārds Vācijā. Jā? Random fakts. Interesants fakts, man pat prasīja, es klusēju, es neko neteicu, tu man pats piepistīji. Kristīne. Paldies, Kristīnai. Marta V. Paldies, Martai. Paldies. Marta B. Ok, Martas moška pietiks tev? Jā, viena pēc otru šitīgi labs. Māra. Paldies Mārai. Un paldies Ditai. Liels paldies jums, ka pievienojāties Patreon pulkā. Un pat tad, ja mēs tagad kaut kādu laiciņu neko nepastāsiet, lūdzu, neiet projām. Lūdzu. Jo stand-by, mēs tūlīt būsim stand-by. Paskatīsimies. Varbūt pēc Patreoniem mēs kaut ko varbūt izdarīsim. Ja mēs, kā es saku, ja mums būs tā kā, es biju izdomājis, ka varbūt mēs varam uztaisīt nedēļa mūsu dzīvēs, kamēr mēs esam projām vai ko tam līdzīgi. Patreon un video būs ļoti interesanti. Es no rīta sev gultā nofilmēšu, tad es nofilmēšu mašīnā, tad es nofilmēšu uz dīvānu, kā es spēlēju Xbox, tad es nofilmēšu, kā es braucu pakaļ meitai, tad es nofilmēšu pakrā gultā. Bet es ticu, ka tu to izdarīsi smieklīgi, reāli es ticu. Tāpat kā katru reizi tu man saki par Patreon epizodēm, ka tu nemāki, un ka tu negribi, un ka tev nepatīk, un tāpat vienmēr Es redzēju, ka tu gribi video man redzēt. Tagad komplimenti tev jāsaka. Beidz, Mārtiņ. Es ļoti labi seju. Pareizajā vietā. Tad atkārtojam, ka mēs līdz janvārim nebūsim vairs. Šī ir pēdējā epizode līdz janvārim. Tad mums sāksies otrā sezona. Ja vien kaut kas ļoti nenotiks. Ja vien nenotiks, nezinu, kaut kāds, karš nesāksies, tad otrā sezonā mēs podkāstu dziedāsim tikai. Es repošu. Romas Jodovojas. Jā, bet mēs runāmies savā starpā. Es vairs nebūšu. Anī tiks aizstāta ar Urbānu suni. Nē, zinu, ko Anija beatbox taisīs. Viņa pagājušajā epizodē teica, ka tas noderēs. Nē, mēs mācījām. Tik cringe, iebāšas. Bet ir jāspļauj arī ir visu laiku. Skaņas Gatim šis patiks. Vai ne? Jā, Gatim viņam īstenībā patiks ziņas, ka viņa nebūs šomēnes. Jā, klausās tā huiņa, bļa.
Es domāju, ka viņš klausās. Es domāju, ka viņam vienkārši komps tur tā smuki saliek tos levels, viņš pat nemaz nevar vaļā. Nu, kaut kā šeit tad klausās, šeit tad nē. Es domāju. Tu pasaki, ko tu ar viņu māti darīt, un tad mēs noskaidrosim, ja viņš tev vakarā uzrakstīs kaut ko, tad viņš klausās, ja nē, tad nē. Briesmīgi. Nu, viss patrāk. Nu jau. Pat jau būs gana. Nu jau Mārtiņš sāk izrādīties atkal. Ok, liels paldies visiem, kas klausījās. Lūdzu, palieciet mūsu Patreoni un cieniet mūsu lēmumu mazliet atpūsties. Un lai jums ir priecīgi, mīļi un veselības pilni Ziemassvētki. Un lai jaunajā gadā ir tā vakcīna. Beidzot. Tie, kas svinēs vienu pašu, nekāpiet vannā, nav tā vērts. Tieši pacietieties. Jā, mums tā kā šobrīd ārstiem ir jau tā daudz darba. Bet vienīgais, ka tev iedod 300 eiro pēc tam. Tur nav nekāds rīzens. Nav rīzens melot. Ar grieztām brūcēm. Grieztām brūcēm galvā. Nav rīzena melot. Rezona. Ok, labi, pietiks. Čau.